Atbraucām ar dēlu uz mājām, un mums nav ko ēst. Tāpēc mēs paņēmām briežu pelmenīšus, uzliekam uz pannas nedaudz eļļas, un, kad panna jau ir sakarsusi, varam virsū pelmeņus. Un atstājam, lai cepās. Kamēr tie tur cepās, paņemam lielu krūzi. Ieliekam krūzē krejumu. Krejumam pieliekam nedaudz ūdeni klāt. Cītīgi tagad samaisam to visu. Tagad, kad viss ir forši apcepies, lejam klāt. Vāku tagad virsū un atstājam uz kādām minūtēm 5. 5 minūtes pagāja, skatāmies. Ho, 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 ņem, 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 ņem. No, un rezultātā mums ir garšīgi pelmenīši tādā smukā foršā mērcītē. Ņem, ņem, ņem. Tagad nedaudz kečupiņa. Un tagad laiks nogaršot. Paņemam pelmeni ar kečupiņu. Ļoti garšīgi.